Gudrības vārds 1, Tatjana Mikušina, lasa Jolanta Pleša. Jānis Kristītājs, 11. aprīlis 2005. gads, gatavojiet savas svētnīcas Mesijas atnākšanai. Es esmu Jānis Kristītājs, es biju tas, kas paredzēja Mesijas Kristus atnākšanu. Es esmu atnācis, es atnācu pastāstīt jums manas dzīves stāstu, tās manas dzīves stāstu. Es esmu atnācis dot jums dažus norādījumus jūsu tagadējām dzīvēm. Daudz, kas ir mainījies uz zemes kopš manas iemiesošanās laika. Daudz, kas ir mainījies apkārtējā dzīvē, visā, kas saistīts ar cilvēku sādzīvu viņu darbu. Daudz jauna, daudz atklājumu, kas tiek izmantot ārējā pasaulē. Tomēr, ja mēs pievērsīsimies cilvēku pasaules uzskatam, viņu uzskatiem par Dievu un visuma uzbūvi, tad pārmaiņas nebūs tik būtisks. Jā, mainījusies terminoloģija, izdarīti daudz zinātnisku atklājumu, kas pēta visumu uzbūvi fiziskās pasaules likumus, bet tajā pašā laikā cilvēka apziņa kā bija, tā arī paliek piesaistīta fiziskās pasaules ārējām izpausmēm. Ārējai Dieva pielūgšanai, ārējiem rituāliem, it kā nebūtu bijis šo 2000 gadu, kas pagājuši kopš manas iemiesošanās laika. Ar apskaužamu ātrumu cilvēks izmanto jebkurus zinātniskus jēdzienus un jebkurus zinātniskus atklājumus, lai izmantot šos atklājumus nevis sevis tuvināšanai Dievam, bet sevis atdalīšanai no Dieva. Jums šķiet progresīvi, ka jūs izmantojat modernos ritmus baznīcas dievkalpojuma laikā, jums šķiet moderni, ka jūs izmantojat zinātnisko terminoloģiju pasaules uzbūves skaidrojumiem, jebkurš zinātnisks atklājums un jebkurš cilvēka apziņas sasniegums momentāni tiek izmantots tam, lai vēl vairāk atdalītu sevi no Dieva. Dievišķās izjūtas vienkāršību un dievišķās dzīves vienkāršību jūs ietinat daudzos modernos terminos un jēdzienos. Jūs lietojat ļoti daudz tehnisku terminu, kad prātojat par Dievu. Ja jūs tikpat daudz pūļu patērētu tam, lai reāli noārdītu to, kas šķir jūs no Dieva, jūsu apziņā, tad dzīve uz zemes mainītos kā pēc burvju nūjiņas mājiena. Vairums mūsdienu izgudrojumu noliek nepārvarams sienas starp jums un Dievu. Jūs zināt, ka man iemiesojuma laikā es dzīvoju tuksnesī, es ēdu savvaļas bišu medu un siseņus. Daudzi uzskatīja mani par dīvaini, bet tikai atdalot sevi no cilvēkiem un viņu rosīšanās es varēju vienatnē gūt saskarsmi ar Dievu. Un es nemainītu šo saskarsmi ne pret kādām cilvēku bagātībām un pagodinājumiem. Es reti satikos ar cilvēkiem, galvenā mācība, ko es viņiem pasniedzu, bija domāt viņu dvēseļu attīrīšanai, viņu sagatavošanai, Mesijas atnākšanai. Cilvēki uztvēra manus vārdus kā tādus, kas attiecas uz ārējā Mesijas cilvēka atnākšanu, kuram jāglāb viņi no viņu bēdām un nelaimēm. Taču es domāju ne tikai ārējā Mesijas atnākšanu, bet arī iekšējā Mesijas, kas atrodas katrā cilvēkā atnākšanu, un es gatavoju cilvēku apziņu šī Mesijas atnākšanai. Es nedomāju, ka kāds no cilvēkiem saprata, par ko es runāju, bet tomēr cilvēku apziņa nedaudz mainījās, un viņi gaidīja Kristus atnākšanu, un viņš atnāca un ar godu izpildīja savu misiju. Mana sludināšana maksāja man dzīvību. Atšķirībā no ļaužu vairumu valdošie garīdznieki ļoti ātri saprata, ka mana mācība, ja cilvēki to saprast, uz visiem laikiem atturētu viņu draudzi no ārējās pielūgšanas un ārējiem rituāliem, un virzītu viņus uz tikšanos ar reālo Mesiju, ar viņu pašu reālo daļu un iekšējo satikšanos ar Dievu viņos pašos. Un ieguvuši šo iekšējo saskarsmi, ieguvuši pieeju šai svētlaimē sevī, šie ļaudis jau nekad vairs nevarētu noticēt nevienai ārējai reliģijai, ārējiem skolotājiem. Ieguvuši pieeju dievišķajam apziņas stāvoklim, cilvēki ļoti ātri apvienoties ar sev līdzīgiem. Dievišķais apziņas stāvoklis ir tikpat lipīgs kā nedievišķu apziņas stāvokļu izpausme cilvēku vairumam pašreiz. Cilvēki ir savstarpēji ļoti saistīti smalkajā plānā. Labā doma, labā domāšana, kas dzimusi dažās galvās un sirdīs, ir spējīga izplatīties no sirds uz sirdi, līdzīgi tam, kā no vienas sveces var aizdegt miljonu sveču. Protams, man nebija iespējas dot manu mācību lielam cilvēku daudzumam. Es mācīju tos nedaudzos, kam bija drosme pienākt pie manis un uzklausīt mani. Cilvēki baidījās saņemt no manas zināšanas, jo baznīcas kalpi aizliedz viņiem satikties ar mani. Man bija grūti dot cilvēkiem zināšanas. Paskatieties, cik ļoti laiks ir mainījies tagad. Es dodu šo diktātu, un tajā pašā dienā jums ir iespēja iepazīties ar šo diktātu, atrodoties zemeslodes pretējā pusē. Šis patiešām ir lielu iespēju laiks. Mums pat nevajag tērēt mūsu un jūsu pūles, lai sapulcinātu noteiktā vietā uz zemeslodes cilvēkus, kas gatavi mūsu mācību uzņemšanai. Jūs saņemat mūsu mācību un mūsu vibrācijas pateicoties svētītajai dāvanai, ko Saint-Germains dāvāja cilvēcei. Ar to es domāju internetu. Šīs ir viens no nedaudzajiem interneta izmantošanas gadījumiem,
kas nes jūtamu labumu, kādēļ tas patiesībā tika nolaists fiziskajā plānā. Svētītās sirdis, jums ir iespēja klausīties lielo gaismas būtņu mācības, kas nākušas iemiesojumā apmācīt cilvēks dažu pēdējo 1000 gadu laikā. Jums ir iespēja saņemt bezprecedenta dievišķās enerģijas plūsmu caur šiem diktātiem. Šī dispensācija, šī debesu dāvana ir kļūsi reāla. Jaunās iespējas dēļ. Novērtējiet šo iespēju. Dzeriet dievišķās enerģijas nektāru un atcerieties, ka neviens šīs enerģijas pilens nedrīkst iet zudumā. Enerģija jums tiek dota labiem darbiem, nevis lai skaidrotu, kurš no jums ir galvenais un kurš dievbijīgāks. Jūs nevarat to zināt ar mūsu cilvēcisko apziņu. Jūsu vidū liels ir tas, kas vairāk par citiem kalpo dzīvībai, kalpo visām dzīvajām būtnēm un neko neprasa pretī. Tāpēc, ka nav šajā dzīvē nekā tāda, ko būtu vērts mainīt pret dievišķās saskarsmes dāvanu, pret iespēju kalpot Dievam visā dzīvē. Tāpēc izlietojiet saņemto enerģiju paredzētajiem uzdevumam. Gatavojiet savas svētnīcas mesijas atnākšanai, ļaujiet jūsu mesijai, jūsu augstākajam jūsu Kristus atnākt pie jums, būt jūsos, runāt caur jums, darboties caur jums. Ak, mīļoties, esmu laimīgs, ka iemīļotais Alfa pavēr jums šo iespēju šajā grūtajā, bet patiešām svētītajā laikā šai planētai. Es priecāšos par tikšanos ar katru no jums, kas paaugstinās savas vibrācijas līdz manam līmenim, un es varēšu atnākt pie jums personīgi un sarunāties ar jums jūsu sirdīm. Mīļotie, svētītie, ticiet man, viss notiks tieši tā, kā paredzēts. Jūsu acis taps redzīgas, un jūs varēsiet redzēt mūs un satikties ar mums un pastaigāties ar mums un sarunāties ar mums. Nav nekādu ierobežojumu dievišķajā pasaulē. Jūs paši esat radījuši šos ierobežojumus savā apziņā, un ir pienācis laiks beidzot atbrīvoties no tiem. Es nevaru apvaldīt prieku, kas pārpilda mani, par iespēju tieši vērsties pie jums, un es zinu, ka ļoti daudzi no tiem, kas lasa šīs rindas, jau ir gatavi satikties ar mani. Vai jūs varat iedomāties, kā mainīsies pasaule, ja katrs varēs iegūt tieši saskarsmes iespēju ar gaismas būtnēm? Bet tas būs. Tas būs agri vai vēlu. Tas būs tieši tikpat nenovēršami, kā pēc ziemas atnāk pavasars un pēc tam vasara. Es esmu Jānis Kristītājs, pravietis Elija, un es dodu jums šo pareģojumu. Mans pareģojums noteikti piepildīsies, un jūs tāpat to zināt savās sirdīs.